Raidījums Dropins, pielikums un sarunu biedrs Andris Kalniņš. Startē no ZZS saraksta Rīgā ir viesnīca un viesmīlības joms zinošākais speciālists Latvijā. Un es viņam vēlos jautāt, kāpēc viņš izvēlējās tādu soli, kā doties politikā? Jā, es jau ilgstoši vairākus gadus esmu konsekventi iestājies un cīnījies par visu viesmīlības nozari. Tas ir gan par izmitināšanu, viesnīcām, Rīgā, reģionos, laukumājām, viesunamiem, kā arī par visu ēdināšanas nozari. Tā kā konsekventi vairāk gadu garumā esmu cīnījies, gājis uz Saimu, rīkojis piketus pie Saimas par samazināto PVN ēdināšanas nozarei. Tāpatās arī visās Saimas komisijās ar visām partijām un frakcijām esmu ticies un darījis un lobējis nozares intereses. Un, diemžēl es esmu sapratis to, ka mūsu nozare, lai gan tā ir ļoti liela nozare, ar 1,4 miljārdi eiro pienesumu ikgadējo eksportā Latvijas bilancē, mēs redzam, ka, diemžēl, politiķi, ne ierēģi līdz galam nesaprot šīs nozares nozīmīgumu. Jo nozarē strādā gan izpie 40 000 cilvēku, tikpat cik mūsu top eksportējošā nozarē, kas ir kokrūpniecība. Pienesums ekonomikai, eksportam, ir arī aptuveni tikpat liels. Bet, diemžēl, cilvēku prātos un ierēģiem, politiķiem nav šī saprašana līdz galam, kāds ir šīs nozares pienesums ekonomikā. Tādēļ es domāju, ka šis ir nākamais solis, lai ietu cīnīties, atbalstītu uzņēmējus, un mēs kopā varētu celt Latvijas valsts ekonomiku. Un tu esi solījies par 30% palielināt ārvalstu turistu skaitu Latvijā, ja tev ievēl Saimā. Un tev ir dot 4 gadi likumdošanā, normatīvajos aktos un ar citām metodēm atbalstīt šo jomu. Jā, un tas ir ļoti ātri arī panākams, jo atšķirībā no citām nozarēm, viesmīlības nozarē, investējot naudu reklāmā, šīs dabūt atpakaļ investīcijas, atgūt naudu atpakaļ ir iespējams ļoti īsā termiņā. Tev nav jāuzbūvē rūpnīca, kura nes pienesumu ekonomikā pēc 10 gadiem. Šeit īstermiņā investē naudu un jau nākamajā turisma sezonā tu dabū šo naudu atpakaļ valsts budžetā. Nu ko, viesnīca īpašnieki, viesnam, dažādu viesmāju īpašnieki, cilvēki, kuriem interesē turisma biznesa. Jūs priekšā ir cilvēks, kas to var un zina, kā to izdarīt. Andris Kalniņš, ZZS, 7. numurs Rīgā. Nu, un arī es esmu Pēters Apins, ZZS Rīgā.